Mēs šodien runājam par Latvijas tirgu, kuru ir jāsāk beidzot aizsargāt, kontrolēt un ietekmēt. Ja? Nu, nevar Maksima vest uz šejiene tik daudz Lietuvas preces. Mūsējie saka, nu, mēs nevaram pārdot mūsu piena izstrādājumus un tā tālāk. Ja? Ir jāuzraksta konkrēts likuma projekts un jāpasaka, ja nebūs tas, mēs pieņemsim likumu, ka jums nāksies daļa veikalu pārdot citiem. Mēs pateiksim tā, mums nepietiek ar tik ķēdēm. Mums vajag vairāk ķēdes, lai palielinātu konkurenci. Jo savādāk jūs savā starpā šodien tirgojat preces par pārāk dārgām cenām. Visi viņi kā mīļie piekristu. Viņi pateiktu, pasakiet, kas mums jāizpilda. Latvijas preces. Latvijas āboli, nu kā mēs sakam, sākās ražas laiks. Mēs gribam, lai Latvijas āboli būtu vairāk, lai Latvijas dārzeņi būtu vairāk, piens. Piemēram, Maksima tirgo lielākoties Lietuvas pienu, Lietuvas preces un tā tālāk. Kāpēc eksporta, importa rādītāji tādi, ka Lietuva ir lielākais eksportētājs uz Latviju? Tāpēc, ka viņi piepilda Maksimas veikalus ar Lietuvas precēm. Ar Maksimas īpašniekiem jātiekas. Saka, ja nebūs tik un tik iekšā Latvijas preces, mēs taisīsim antimonopolizāciju. Būs jāsadala jūsu ķēdes cietā pozīcija un tādu viņi teica, varbūt varam vienoties, varbūt nevajag sadalīt. Nu, kā pateiksim, ka ķēdes ir pa lielu. Pārāk, kas saka, monopolizēts tirgus. Un mēs vienotos, nu nespēja vienoties, ja visi kaut kā gribēja, muldēja, runāja, un rezultātā ir tāds, ka cilvēki aiziet un nekādas lētās preces nav. Mums nestrādā tas zemais gross, zemo cenu gross. Nestrādā, bet vēlreiz saku, jā, viņiem ir jāpasaka, draugi, ja mēs esam atdevuši jums tirgu un jūs kontrolēt, jā, tad lūdzu izpildiet mūsu nosacījumus.